Ja nemaldos, mums ir paredzēta saruna ar Ventspils pilsētu, ar Ventspils digitālā centra vadītāju Egonu Spalānkungu. Jā, halo, Ventspils pusē mikrofons ieslēgts, vai man kāds dzird? Sveicināti, jā, mēs jūs dzirdam un arī redzam. Lūk, Eriks Eglīts no Microsoft Latvija tikko stāstīja par Microsoft aktivitātēm, arī droši vien sadarbībā ar jums par Latvijas jauniešu un Latvijas cilvēku integrāciju, par apmācību. Kāds izskatās jūsu pusē, ko jūs darat, ko jūs veicat? Mēs savā pusē šonedēļ tā kā esam pārdomājuši visas iespējas un izšķīrušies par tādām 3 prioritātēm. Protams, vienmēr jau tās prioritātes var likt daudz un dažādas, bet mēs tagad nospriedām, ka būs 3. Un tā tad viena no tām būtu skolotāji mums, jo arī Ventspils pilsētas doma pagājušajā gadā ir veikusi tādu, var teikt, diezgan lielu lēcienu šī virzienā. Katram skolotājiem ir savs personālais dators. Mēs šobrīd aktīvi strādājam pie tā, lai to būtu iespējams izmantot iespējami plašāk, jo, teiksim, ja tur dabas zinību kabinetiem vēl ir kaut kādas, teiksim, iespējas izmantot jau elektroniskas mācību līdzekļus, tad šobrīd Latvijā, kas attiecas, teiksim, uz latviešu valodu, vēsturi vai geogrāfiju, ir ļoti, ļoti maz, tik cik paši skolotāji ir, teiksim, izveidojuši kādus mācību līdzekļus. Faktiski nav no kā strādāt skolās, un tad mēs strādājam šī virzienā. Otra lieta ir, ka mēs iesaistam pēc iespējas pašus skolēnus, lai šos te mācību materiālus pilnveidot un arī izveidot. Šonedēļ mums notiek tāds itiņš, kas ir Ventspils skolēnu pasākums, kur vairāk viņš ir saistīts, teiksim, ar datorprasmi pamatu apgūšanu, bet principā ir tā doma no šī arī startēt kā no atspēriena punkta, lai skolēnus iesaistītu šī procesā, kur tiek veidot kopā ar skolotājiem mācību materiāli, un tad viņi būs attiecīgi pieejami, protams, skolās, un mūsu sapnis ir, kad izmantojot bibliotēku jaunā viņas tādā, var teikt, izpausmē kā digitālu informācijas nesēju, kad šie mācību līdzekļi digitālā formā būtu nākotnē pieejami katram skolēnam, gan mājā, gan skolā. Jo līdz šim mācību grāmatas mums ir, protams, papīra formātā, bet, teiksim, tā plānveidīgi, diemžēl, ļoti maz, cik man zināms, tiek domāts par šo mācību līdzekļu attīstību tieši, vispār izglītojošo skolu programmai. Un tad otrs tāds lielais posms ir arī par uzņēmēju darbības attīstību, jo līdz šim, teiksim, daudz ir firmas, kas nāk un izstrādājušas ir kaut kāds risinājums, kas ir tieši domāt uzņēmējiem, kuriem jau ir varbūt diezgan daudz naudiņas un kuri jau tā kā zina, ko viņi grib un kur ir gatavi kaut kādu infrastruktūru izveidot. Mēs savukārt esam pārobežu projektu ietvaros ar Lietuvu izveidojuši tādu banku, uzņēmēju iespēju banku, un viņā ir pieejami gan, teiksim, cilvēku konsultatīvie pakalpojumi, gan arī virkne uzņēmējiem, jaunajiem uzņēmējiem, inkubātoru, teiksim, līmeņu uzņēmumiem pieejamu un iespējams interesantu pakalpojumu, kas ir saistīti gan ar dažādas programmatūras izvietošanu, gan teiksim, ar visādi IP telefoniju un faksu apstrādi un dokumentu vadības lietām. Un rītā ir paredzēta atklāšana. Un arī video konferences, kurā mēs tātad aicināsim visus uzņēmējus piedalīties, iepazīties, izteikt savu viedokli, jo tas, protams, kā vienmēr ir arī darbs, kurš nekad neapstājās un ir jāuzlabo un jātīst šie pakalpojumi. Un tādēļ mēs esam arī ļoti pateicīgi visiem lielajiem uzņēmumiem Latvijā, kas ir tā kā mūs atbalstījuši un nākuši pretī ar idejām, ar tehnoloģijām, lai šo te padarītu iespējami. Tie ir mūsu galvenie akcenti šonedēļ. Paldies. Erika, vai tev būtu kāds jautājums Spalānkungam? Es atvainojos. Sveicināts, Spalānkungs. Pirmkārt, man prieks, ka mēs varam satikties šādā veidā, jo, diemžēl, man neiznāk tik bieži aizbraukt līdz jums uz Ventspili. Iepriekšējā gadā mēs sadarbojāmies tieši bezdarbnieku šajā e-prasmu attīstības projektā. Kā jūs vērtējat no savas puses šo te projektu un kā jūs skatāties, kādas ir iespējas attīstīt nākotnē? Man jāsaka, ka bezdarbnieku tēma, protams, Latvijā ir un ilgi būs aktuāla.
No otras puses ir jāsaprot arī, ka nav tāda viena anonīma bezdarbnieka. Mēs, teiksim, klātienē Ventspils digitālā centrā katru gadu apmācam apmēram 1000 iedzīvotājus, un liela daļa no tiem ir tādi, kuriem šī brīdī ir problēmas ar esošu darbu, vai tā neapmierina atalgojums vai izaugsmas iespējas, un daļa ir tāda, kas būtu īstie bezdarbnieki. Jāsaka arī no otras puses, ka tā situācija ar bezdarbu ir smaga, un iedzīvotāji savā ziņā viņi saka, dodiet mums darbu, jebkādu, bet darbu. Un līdz ar to, teiksim, ir jāstrādā abos virzienos, gan tanī, ka mēs dodam bezdarbniekiem kaut kādas iespējas un tā kā vēlmi radam kaut ko apgūt, un no otras puses jāliek pretī šīs te konkrētās darba vietas, konkrētas iespējas viņiem izmantot tās prasmes. Un šī, teiksim, kontekstā man liekas, ka mums ir jāstrādā kopā, varbūt arī ārkārtīgi liela nozīme būtu šim te vienotajam bibliotēku tīklam tieši, kur varētu apzināt gan iespējas, gan arī šīs te mācību programmas varētu tur tapt izvietotas un būt pieejamas. Jo faktiski jau otra tāda infrastruktūra Latvijā nav, kur būtu gan, teiksim, cilvēki apmācīti, kur var cilvēkiem paskaidrot, parādīt, kuri māk strādāt ar šīm te informācijas lietām, gan arī būtu pieejamas pašas tehnoloģijas. Tādēļ Microsoftam man šķiet ir, jāizsaka ārkārtīgi liela pateicība par to projektu, trešā tēvdēla projektu vispār kā tādu, teiksim, atbalstu palaišanu un arī par šīm turpmākajām aktivitātēm, tā skaitā, bezdarbnieku attīstības un atbalsta programmām, un mēs noteikti vēlamies sadarboties, lai kopā iet vienotu ceļu, lai uzlabotu šo situāciju Latvijā. Edmund, paldies liels. Vēl tikai viens mazs jautājums, kamēr mēs runājam, ja ienāca no Twitter, kur tiek apsveikti Ventspils skolotāji ar datoriem. Jautājums, vai to finansē Ventspils doma? Lūk, tās jautājums jau paspēja mums Twitterī ienākt. Jā, šo datoru iegādi finansē Ventspils pilsētas doma.